Šajā projektā mēs nodarbojamies ar vienu no pusvadītāju nozares būtiskajiem jautājumiem par to, cik labi mēs sagatavojam darbam pusvadītāju struktūras audzēšanai pašas pamatnes. Šīs pamatnes tradicionāli šajā industrijā ir mazgātas pēc tādiem vispār pieņemtiem principiem. Tas, ko mēs gribam izdarīt šajā projektā, ir katram materiāla veidam atrast pareizu tīrīšanas režīmu. Tad ar kādu temperatūru, cik ilgi, vai 10 minūtes vai 30 minūtes mums ir jātīra, lai iegūtu ļoti tīru pamatni. Un uz šīm pamatnēm pamatā tiek audzēti dažādi pusvadītāju materiāli. Konkrēti mūsu gadījumā mums interesē tie, kuri tiek izmantoti nakts redzamības iekārtās. Lai noteiktu, cik tīrs ir tīrs un cik ātri mums materiāls tīrās, mēs izmantojam elipsometrijas metodi, kur reālajā laikā mēs varam redzēt, kā mainās šī materiālā tīrības pakāpe. Tad mēs ņemam šādu pamatni, izmantojam speciālu trauku, kurā mēs ieliekam iekšā tīrīšanas šķidrumu un liekam viņu elipsometrā un elipsometras laikā uzņem, kā šis materiāls uzvedās. Atkarībā no tā mēs varam izvēlēties, kādus labākos tīrīšanas parametrus katram materiālam ieteikt ražotājiem. Projekta rezultātā ražotājs iegūs pārliecību, ka viņa atrastā metode ir pati labākā. Tas novedīs arī pie tā, ka viņš varēs uzlabot produktivitātes rādītājus. Tātad, teiksim, nevis tīrīt pusstundu uz katru materiālu, bet varbūt 20 minūtes, varbūt 25, varbūt 15. Šādi mēs vienā laika vienībā varēsim saražot vairāk produktu.